es strādāju personāla vadībā ļoti sen, un Arvils pieminēja to, ka mēs nestrādājam tajās savās sākuma iegūtajās profesijās. Mana pirmā izglītība ir sociālais darbinieks. Lūk, un es varu teikt, ka personāla vadībā šī profesija ārkārtīgi labi noder, jo ļauj veidot kontaktus ar visdažādākajiem cilvēkiem, sākot no CEO vai vadības līmeņa un beidzot ar strādniekiem. Nu, lūk, un tad notika tā iepriekšējā krīze, 8. gads, un es kļuvu par uzņēmēju. Man bija nenormāli bail, lūk, bet jau rit 16. gads un kaut kā viss notiek par laimi. Nu, un saistībā par izglītību šis ir arī ārkārtīgi interesanta lieta, jo personāla atlasēs satiek ļoti daudz cilvēku, ļoti visdažādākos cilvēkus. Un tad saprast, kurš kuram uzņēmumam derēs, kurš kurai darba vietai derēs, kurš ar kuru vadītāju sastrādāsies. Tas ir tāds nozīmīgs uzdevums. Un tad, kad mani bērni sāka iet skolā, tad es sāku vērot, kādi tad ir tie kolēģi, kuri ienāk uzņēmumos un ko viņi ir mācījušies un ka viņi ir tik forši. Un kas tās ir par skolām un kas tur vispār notiek, ka viņi ir tik forši. Un man tāds salīdzinājums radās, ka īstenībā mūsu bērni, viņi dzīvo 21. gadsimtā ar visām šīm tehnoloģijām, brillēm un ko visu. Un mēs kā vecāki brīžiem jūtamies tā kā tāda kartupeļa salīdzinājumā ar viņiem, tā kā kartupeļa dronu laikmetā. Un tas tāds, jā, un mēs varam teikt arī, ka mums ir reāli pilnīgi pazaudēta paudze, jo šajā esošajā paudzē mēs vispār nesaprotam. Viņi sēž telefonos, viņi kaut ko dara, un mums cilvēkiem, kas ir, man vēl savos tur 50 plus vai ne, bet arī tiem, kam ir 30, 40, rodas jautājumi, vai elevātā, kas te notiek, ja? Kaut kas galīgi šķērsām. Bet mēs esam reāli pazaudējušies, jo viņi dzīvo 21. gadsimta 25. gadā. Un, man liekas, tā ir tik interesanta lieta, tad, kad tas mazais cilvēciņš, tas mazais zirnīts ienāk pasaulē, viņiem jau ir visas tās zināšanas un prasmes, kuras tajā brīdī ir mums. Un viņi tikai piekrāja klāt kaut ko savā augšanas attīstības laikā. Un mums vajadzētu pagriezties otrādāk un ļoti daudz mācīties no saviem bērniem, no saviem mazbērniem, jo viņi īstenībā ir tie, kuri nes šodienas kodu. Viņi ir tā nākotne, viņi mums rāda, kas un kā ir. Un es pilnīgi piekrītu par to, ka mūsu galvenais uzdevums ir sniegt viņiem tādu atbalstu, lai viņiem ir pārliecība, ka viņiem sanāks, izdosies. Ja? Kaut kas man te nespiežās. Jā. Lūk, nesen klausījos vienu video, un tur bija par to, ka nav ko iespringt par skolas programmu, par kurš kad ir piedzimis, kurš ar ko ir ko darījis, kādu dzeju sacerējis. Un tā, bet tas, uz ko arī aicināt bērnus izmantot šīs te jaunās tehnoloģijas un pašiem ar vienu actiņu skatīties līdzi un būt šajās te jaunajās tehnoloģijās. Un tā tas ir kaut kā sanācis, kad dažas tās nākotnes profesijas, viņas jau tā kā klauvē pie durvīm, citas jau ir iekāpušas pa logu un citas jau tā kā mūsu virtuvē dzer kafiju. Un tās tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, tas jau maina visu. Un ja jūsu bērns spēlē Minecraft vai kādu citu spēli, tad nevajadzētu iet klāt un pateikt, vienreiz noliet šito malā, ja tas jau vairs nav izturams. Bet iespējams jums savu kāds jaunais tehnoloģiju ģēnijs, un jūs nezināt, caur ko vai ko šī spēle šim te bērnam māca, kādu loģiku varbūt māca, kādas citas jaunas nākotnes perspektīvas. Mēs runājam par to, ka mēs kaut kā baigi daudz tie cilvēki šeit uz planētas esam saradušies, un prognozes ir, ka mēs tā līdz kādiem 10 miljoniem stabili vēl virzīsimies un būsim aizvien vairāk. Un, protams, ka tās rūpes par šo te zaļo vidi un tas ir ārkārtīgi būtiski. Un tā daudzās valstīs, tā kā līdzīgi arī mums, Eiropā, un tā, ka mēs novecojam.
Ja? Nu, tā ir, kad mums ir demografiskā bedre jau kādu laiku. Nu, man kā personāla vadītāja ir pilnīgi skaidrs, ka kopš es mācījos sociālo darbu, kas bija 96. gads, mēs runājām par demografisko bedri cilvēki. Ja? Tā kā mums jāsaprot, kā mēs ar tām tehnoloģijām izdarīsim tā, lai mēs tehnoloģijas nepārņem pasauli, jo, man liekas, ka cilvēkam dzīvot ir baigi forši, ļoti interesanti. Lūk, un tā kā mēs novecojam, tad, protams, tie cilvēki, kas strādā šobrīd un rūpējās par mūsu garīgo pasauli, par mūsu labsajūtu, viņi īstenībā ir kļuvuši mums tā kā ceļveži, lai mums smadzenes nesaietu īsajā par šīm te daudzajām pārmaiņām. Līdz ar to tā cilvēku nākotnē, cilvēku gados aprūpe ir viens no jautājumiem, un kurš to varēs veikt? Tie cilvēki, kuri tiešām no sirds mīl un saprot cilvēkus. Un tā kā mums tā 10 miljardiem cilvēku tā planēta ir jānosargā, tad tas zaļais virziens arī varētu būt viens no tā. Un tagad par visu, ko es tikko pateicu, jūs droši aizmirstiet, jo iespējams tieši rītdien būs kaut kas cits. Kāpēc par šo te mēs gribam runāt? Tāpēc, ka mūsu smadzenēm ārkārtīgi gribas noteiktību. Lai arī mēs esam 21. gadsimta, 25. gadā, bet mūsu smadzenes, viņas, protams, ka ir attīstījušās laika gaitā, bet ja mēs tā paskatāmies par to, kas tur tajā mūsu galvā notiek, tad daudzu tūkstošu gadu atpakaļ, tur bija kaut kas diezgan līdzīgs. Ja? Un ja kādreiz mums bija jālaižās no lauvas savannā, un tas bija tas, kā mums vajadzēja izdzīvot, ja nomedīt ēst un pašiem nekļūt par ēdienu kādam, tad šobrīd galvenais jautājums, no kā mums ir jālaižās, ir, vai tu vari rīt prezentēt manā vietā? Un tad mēs domājam, ak, Dievs, vai neko man ar to darīt, kā man ar šo te izdzīvot. Lūk, tāpēc mēs, kā mūsu smadzenes, viņas tāpat viņām ir tas sastingt, beigt vai cīnīties, režīms kaut kādās situācijās sarežģītās, kur mēs nonākam. Un šis ir reāli jautājums, ko mēs kā pieaugušie ikdienā piedzīvojam un ko piedzīvo arī mūsu bērni. Ja? Un te ir tas jautājums, kad mācīt, man liekas, ka ir ļoti vietā, un es to novēroju jau krietnu laiku, jo, manuprāt, ejot cauri savu bērnu mācību programmām un laikam, kā tas viss notiek, es varu teikt, ka tas, ko es mācījos ekonomikā 90. to šobrīd mācās 9. klases, 8. 9. klases skolēni. Un skolotājiem ir novērojums, ka šis vecumposma attīstība iet tā, kā viņa iet. Tehnoloģijas mums daudz ko palīdz, bet tā arī Arvila prezentācijā, ka paudzes ir ar vienu līkni, tehnoloģijas ar otru. Šis ārkārtīgi ietekmē mūsu smadzenes, tāpēc paldies terapeitiem, psihologiem. Šis ir kaut kas tikpat dabīgi kā zobu birste ikdienā šobrīd, lai mēs varētu tikt tai nākotnē līdz un lai mēs nepārvērstos par, nenonākt situācijā, kad mums ir ārkārtīgi grūti. Ko mēs kā vecāki varētu darīt? Es saprotu, ka atbildes jūs jau visas esat saņēmuši par to, ka galvenais ir būt savam bērnam blakus un ļaut viņiem augt un vairāk mācīties no viņiem, nekā mēģināt viņiem iemācīt 20. gadsimta pieejas. Ja? Tas arī, ja iepriekš tā attīstība bija ar tā kā evolēju, šodien nomiru, mans tur mazdēls turpina evolēt, tad šobrīd tas tā vairs nestrādā. Mums ir jābūt vērīgiem un varbūt, ka vairāk jāiedod bērnam tāds kompass kā ceļakarte, un tas kompass iedarīt par to, ka, ja jūsu bērns, vai jūs viņu atrodat pie izjauktas planšetes, nekliedzieet. Ja? Iespējams, ka tur aug kāds jaunais inženieris, jo tur ir interesanti, kas tas ir, tas mūsdienās saucās par prototipēšanu. Ja bērns grib darīt kaut ko nesaprotamu, kāpēc tu sēdi tajā Minecraftā visu laiku? Es nesaprotu, ko tev tur vajag, ko tu tur atrodi.
uzdodiet jautājumu, nevis, kad tu beigsi to darīt, bet kas tev tur ir interesanti, kas tevi tiešām aizrauj. Mēs runājām par to, par šo te kļūdīšanos. Mūsu skolas sistēma neļauj kļūdīties. Mums ir aizliegts, un mēs dabūjam sodu, vai mūsu bērni dabū, un arī vecākus izsauc, un vecākus arī soda par to, ka bērni kļūdās. Nevienmēr ir ļoti svarīgi tas, ka jūsu bērnam ir novērtējums 7 vai 10, bet ir svarīgi tas, kā bērns ir līdz šim novērtējumam ticis, un varbūt kādam bērnam novērtējums no 2 līdz 3 ir milzīgs solis. Un jūs esat blakus savam bērnam šajā te vidē, kur ir tādā veidā tās arī pieminēja, ka smadzenes viņas trenējas tajā brīdī, ja rodas jauni šie neironu savienojumi. Lūk, tā kā jūs atbalstiet procesu. Un noslēgumā tad nākotne pieder tiem, kas spēj pielāgoties. Angļuiski ir tāds vārds kā resilience, un tas ir kaut kas ir ārkārtīgi svarīgi mums pašiem, kā vecākiem, un arī, ja bērni nonāk darba tirgū, tad tur ir ārkārtīgi svarīgi šīs spēja pielāgoties pie tām daudzajām izmaiņām. Bet vispār man gribētos, ka mūsu bērni var mācīties atbilstoši tām vecuma posmu īpatnībām, lai viņiem nebūtu pārspīlētas prasības, un lai viņi 2 beigtu skolu un tad ietu ārā spēlēties. Man liekas, tas varētu būt vislabākais.